Labdien, cienījamie delegāti, kolēģi, viesi. Šodien nolēmu uzstāties mūsu kongresā vienu iemeslu dēļ. Tātad šeit iepriekšējie runātāji runāja par pašvaldības savienības pieņemtiem rezolūcijām. Un es esmu no, teiksim tā, maza, izmēra ziņā maza novada, kur mēs esam no 2001. Gada veidojuši tos novadu, nevis pēc ministra kabineta noteikumiem, nevis pēc likumiem. Mēs veidojam savu atšķirīgu, un cilvēki mums ticēja, cilvēki mums norādīja to programmu, to, kas mums bija jāizdara. Un viena tāda ļoti niansa, tad, kad notiek pašvaldību vēlēšanas, tad iedzīvotāji runā par mūsu novadu, par mūsu tautas partiju. Tad, kad notiek saimnes vēlēšana, tad runā par tautas partiju, kā netik vēlami, netik labi. Kur mēs esam šodien nonākuši? Es esmu vadītājs jau no 94. gada, 80. gadu beigas, 90. gadu sākums bija pašvaldību veidošanās, pašvaldību kā vietējais varas veidošanās, un tur bija ļoti vienkārši mums tā. Bija pašiem jādomā, pašiem jāveido. Uz šodien mēs esam pārvēršamies par augstākās valdības varas izpildu komitejām. Par ko mēs šodien lemjam savā novada domas sēdēs? Mums ir atļauts lemt par to, vai piešķirt šādu vai tādu adresi, vai pirkt šo īpašumu, vai nepirkt. Pārējais mums ir noteikts. Mēs mēģinājām ar savu vietnieku, ar deputātiem, noskaidrot, cik tad ir tāda likuma, ministra kabineta noteikuma, instrukcija, kurās ir minēts, kas jādara pašvaldībā un kā, galvenais, kā tas jādara. Iznāca kaut kur 70, tad mēs tālāk vajag neskatījāmies, jo tur bija tā, ka viens runā otram pretī, bet mūsu vidū, mēs to darījuši vienmēr, tad mēs izvērtējam to, vai tas ir pieņemams mums, un mēģinām atrast to, kur ir šo likumu, ministra kabineta noteikumu, kurš runā viens otram pretī. Un uz šodien, es domāju, ka mums tautas partijai ir jāsāk skatīties, ja kaut kur kaut kas mums nav skaidrs, vai mēs nevaram saprast, ieklausamies mūsu cilvēkos, mūsu reģionos, jo katrā vietā, katram ir sava taisnība, un atrast to vidusceļu, kurš iet uz mūsu novadu labklājību, uz katra cilvēka labklājību, uz ģimenes vērtībām. Tas ir pats tas galvenais. Es domāju, šodien, kad Brūcēna novada, tad, kad es biju viens no dibinātājiem arī šie sabiedriskā organizācija par labu Latviju, man novadā bija ļoti daudz atbalstītāju, kas parakstījās par to, ka mums, kā vietējiem politiķiem, ir jāieklausās un jādod zaļā gaisma mūsu uzņēmējiem. Un tad man viena tāda 60 gadu tantiņa godīgi pateica, kā vienkārši, dēliņa, dari vienu. Ja zāģē zaru, tad zāģē, kurš nav tuvāk kokam. To var nozāģēt. Bet nezāģē to, uz kā tu sēdi, un ja tas ir zāģē aiz tuvāk koku stumbram. Un tam ir ļoti liela patiesība. Tāpēc arī es atbalstu arī šo pašvaldības rezolūciju, kad jādod ir mums tiesības nākošai mūsu valdībai, saimai, jādod tiesības ir ar saviem īpašumiem iesaisties uzņēmēju darbībā, lemt mūsu vietējiem deputātiem, vietējai varai par to, ja kāds no mūsu uzņēmumiem bankrotē vai ir maksāt nespējīgs, tāpat kā valdība darīja ar Pareigas banku, dot mums tiesības šo izvērtēt un iejaukties šajā uzņēmumu vai nu saglabāšanā, vai, teiksim tā, lai arī viņi tiek nogremdēs. Bet tas būtu pats svarīgākais, un kura partija to sapratīs un dos mums iespēju
šādā veidā strādāt uz vietas, tad tā arī gūs atbalstu Saeimā. Paldies!